Parunāsim par vissvarīgāko ikviena cilvēka dzīvē. Vai tu esi apmierināts ar savu dzīvi? Vai arī kā vairums cilvēku nākas sevi mānīt? Daudziem cilvēkiem pats process, kas ar kaut ko nodarbojos, izraisa apmierinājumu. Sāksim no pašas dzimšanas. Kad cilvēks piedzimst, viņam galvā ir iebūvēts kompjuters, kas var ļoti daudz. Tad, ja tajā ir ieliktas pareizās programmas. Pasaules uztvere, kurā cilvēks ir uzaudzis, ir viņa operatīvā sistēma. Un balstoties uz šo pasaules uztveri, cilvēks izvēlas, kāda informācija viņam ir vajadzīga un kādu ir jāizlaiž. Un ja cilvēkam ir ielikta operatīvā sistēma, ticība, kā bagātam būt ir slikti, tad notiek tā, ka cilvēks pēc tam visu mūžu tiecas pēc bagātības, bet viņa dzīve absolūti nemainās, jo viņa operatīvajā sistēmā ir ielikts noteikts spektrs, cik viņam var būt labi un cik var būt slikti, cik var nopelnīt un cik var zaudēt. Viss, kas notiek ar cilvēku, viņā jau ir ielikts. Patiesībā vieglāk ir domāt par cilvēku, ja domā par kompjuteru, jo kompjuters ir radīts pēc cilvēka apziņas, tēla un līdzības. Strādā vienādi. Tātad mums ir kompjuters, un ja tajā ir ielikta programma, kas zīmē zīmējumus, jūs varat braukāt pa ekrānu un zīmēt zīmējumus. Bet vai var ar šīs programmas palīdzību izskaitļot kaut kādus matemātiskos uzdevumus? Noteikti nē, jo šī programma nav paredzēta šīm darbībām. Un iedomājieties, ka cilvēks ir piedzimis. Kādas programmas jūsos ielika? Tev tas ir jādara, tie ir uzvedības standarti, tev ir jāklusē tad, kad tu gribi runāt, savādāk par tevi padomās, ka tu esi nepareizs, nekulturāls. Kas patiesībā ir kultūra? Tas ir kults, kur ir ielikti ļoti stingri rāmi un ierobežojumi priekš cilvēka. Un cilvēks dzīvo šajos precīzi ieliktajos rāmjos. Jautājums, vai šie cilvēki ir laimīgi? Absolūti nē. Jo, lai kaut ko ekstraordināru saņemtu no dzīves, ir jādara ekstraordināras lietas. Bet ja jūs varat darīt lietas tikai šajos rāmīšos, kā šādā stāvoklī cilvēks var darīt kaut ko aiz rāmjiem? Viss, kas šajos rāmjos ir ielikts, dod attiecīgus rezultātus. Ko ar to visu darīt? Par to es parunāšu nākamajā video. Paraksties uz kanālu, nepalaid garām interesantu informāciju.